Nākamais solis – opt-in vēstules ziņas sagatavošana, tās izveide. Jautāsi, kas tad ir tā opt-in vēstule? Opt-in vēstule ir tā piešķirtā atļauja, kas tiek saņemta no saņēmēja par piekrišanu būt pievienotam vēstuļu vai ziņojumu saņēmēju sarakstam. Parasti opt-in ziņu izmanto, lai izveidotu dubulto lietotāja e-pasta pārbaudi. Šajā opt-in ziņā tiek iekļauts aktivizācijas links, pēc kura aktivizēšanas tās saņēmējs būs piekritis saņemt no jums jebkādas ziņas. Šāda dubultā aktivizācija ļauj izvairīties no tiem, kas ievada nekorektas e-pasta adreses un nav ieinteresēti jūsu piedāvājumā. Tagad centīšos parādīt tev, kā izveidot opt-in vēstuli. Tātad dodamies uz Level First Marketing Suite, izvēlamies to pašu autoresponderu, autoatbildētāju, un augšējā sadaļā redzam iespēju Messages, un izvēlamies opt-in message. Tālāk laukā kampaņa pārliecinamies, lai ir izvēlēta korektā kampaņa. Tev gan noteikti pašlaik ir tikai viena izveidota, taču vēlāk to būs krietni vien vairāk, tāpēc korekti pārliecinies, lai ir īstā kampaņa. Laukā Subject automātiski ievadīts teksts Hello, subscriber full name. Vārdu hello izlabojam uz sveicināti. Un atstājam subscriber full name tādu pašu. Tas nozīmēs, ka tiks izmantots pilnais lietotāja vārds, ko interesants būs ievadījis parakstīšanās formā. Tādējādi e-pasta vēstule izskatīsies daudz personalizētāka, jo tiks uzrunāts cilvēks vārdā. Protams, šo subject lauku tu vari rediģēt un tajā ievadīt informāciju pēc saviem ieskatiem un biznesa vajadzībām. Piemērs, kur būs redzama laukā subject ievadītā informācija. Šobrīd tu redzi sarakstu ar ienākušiem e-pastiem un lūk, šis sveicināti Valters ir tas, kuru tikko izveidojām. Tiek uzrunāts lietotājs personīgi. Un otrā vieta, kur būs redzams, tikko atverot pašu e-pastu, tās temata laukā. Kā jau iepriekš minēju, šī opt-in vēstule ir tā, ko interesants saņem uzreiz pēc tam, kad viņš ir ievadījis savu vārdu un e-pasta adresi mūsu parakstīšanās formā. Tāpēc šajā pirmajā vēstulē iekļaujams teksts pateicība viņam par intereses izrādīšanu, pievienošanos komandai vai jebkāds tavam specifiskajam biznesam paredzēts sveiciens, plus aktivizācijas links, ar kuru viņš apstiprinās savu piekrišanu, kā arī vēlams norādīt savu kontaktinformāciju, e-pasta adresi, Skype vārdu, bloga, web adresi vai tava biznesa kompānijas mājaslapas adresi. Lūk, parādīšu piemēru, kurā iztēlojies, ka interesants ir parakstījies uz jaunumu saņemšanu no kāda bloga. Pašā vēstules saturā iekļautas šādas sadaļas ar tekstu lietotāja uzrunāšana, sveicināti un lietotāja vārds, kurš tiek automātiski ģenerēts no ievadītās informācijas. Tādējādi vēstulē tiek aizstāts ar simbolu virkni subscriber first name. Šo simbolu virkni ir iespējams pievienot caur lauku insert field, subscriber un first name, kas nozīmēs, ka tiks pievienots lietotāja vārds. Tālāk ir pateicība par to, ka ir izrādīta interese un zemāk sadaļa ar aktivizācijas saiti. Šo aktivizācijas saiti mēs varam pievienot arī caur sadaļu Insert Field, Global un Activation URL. Un lūk, pievienojas adrese. Un noslēgumā tava kontaktinformācija. Vārds uzvārds,
e-pasta adrese, Skype vārds un, ja ir, savas blogs vai savas kompānijas mājaslapa. HTML message logā tev ir iespēja arī tekstu formatēt, izceļot svarīgākās lietas. Es piedāvāju izcelt uzrunas sadaļu sveicināti, konkrēti lietotāja vārds, izvēlamies melno B burtu, lai būtu iemelnināts. Es iesaku pasvītrot aktivizācijas linku ar apakšsvītru un iemelnināt savu vārdu, savu kontaktinformāciju, lai tā būtu labāk redzama. Un tālāk laukā text message iekopējam to pašu informāciju, kas ir laukā HTML message. Atšķirība starp šiem diviem laukiem ir tāda, ka HTML message rādās ar visu formatējumu, bet text message ir tīri teksts un tikai linki. Tas vajadzīgs tāpēc, ka daudzas e-pasta programmas un sistēmas sākumā rāda tikai e-pastu bez formatējuma, un vēlāk, kad lietotājs atļauj, tad arī viņam ir iespēja redzēt pilnu e-pastu ar visu formatējumu. Ja šos laukus esat aizpildījuši, tad spiežam pogu Update, un jūs esat izveidojuši opt-in vēstuli.